Konkursa balvas nosaukums ir Atzimt no pelniem. Tas nav nejauši izvēlēts. Man likās ļoti svarīgi, ka pēc tam, kad ir dzīvē piedzīvota liela neveiksme vai sakāve, cilvēks spēja pacelties un iet tālāk. Un faktiski visi šie 143 stāsti par pretendentēm, stāsti par sievietēm, kas nav padevušās, ir izturējušas un ir sasniegušas kaut ko jaunu, par ko varbūt pat pašām pirms tam nav bijusi nojausma, ka viņas spēja. Krīzei sākoties likvidēja man iepriekšējo darba vietu, un līdz ar to es uz kādu mirkli paliku bez darba. Un man bija liela izšķiršanās, vai sēdēt mājās un nedarīt neko, vai turpināt kaut kādā veidā attīstīt to, ko es māku, un līdz ar to arī kļūt vajadzīgai cilvēkiem. Tad es uzsāku savu privātu praksi grāmatvedībā un projektu sagatavošanā. Tā lieta aizgāja, apkārtnes zemnieki man uzticās. Viss notiek. Droši vien, ja man nebūtu atbrīvojuši no darba, tad es būtu turpat kaut kāds mazs klerks kaut kur un neviens par mani nezinātu. Caur to jāsaka tā sūro darbu. Mēs iepazīstam īstenībā Latvijas sirdi, Latvijas asinsriti, patieso Latviju. Un mēs spējam sievietes uzņēmējas salāgot savu biznesu ar ģimenēm. Es domāju, tā pat lielākā vērtība, ko arī šodien un visos 5 gados, tas ir ģimene. Ļoti būtiski ir tas, ka šīs balvas 143 sievietes, kas tika pieteiktas balvai, viņas visas ir izcilas, spēcīgas sievietes, kas iedvesmo un kas arī apliecina to, ka ir vēl daudz vairāk to, kurš arī būtu cienīgs šādu balvu saņemt. Jebkuram cilvēkam gribas, lai viņam pasaka kādreiz paldies, un jebkura balva ir ļoti, it kā mēs sakām, nevajadzēja, es jau neko, bet jebkuram ir būtiski, ka viņam kādreiz pasaka publiski paldies. Un rosināt sievietes nevis sēdēt mājās, bet pievērsties uzņēmējdarbībai, tas ir ļoti labi. Jo ar savu piemēru tā laureātes jau rāda paraugu citām. Tieši Latgale ir ļoti redzama šajā konkursā, un katra balvas saņēmēja, kas šo balvu ir saņēmusi no Latgales, un tādas ir 3, ir iedvesmojis daudz citas novada sievietes uzņēmēju darbībai. Un Latgalē tas ir ļoti svarīgi, pašapziņas stiprināšana. Šis konkurss vispār ir stiprinājis sieviešu pašapziņu, un tad, kad es runājos ar viņām, tad tā ir galvenā lieta, ko viņas man pasaka. Pašapziņa nostiprinājās.